Uzņēmums Daugavpils satiksme jau ne pirmo gadu pilsētas viesiem piedāvā iespēju izmēģināt retro tramvaju. Šobrīd uzņēmuma īpašumā ir 2 šāda veida tramvaji. Viens no tiem ir aprīkots ne tikai ar sēdekļiem, bet arī ar galdiņiem. Abi ir rotēti vienādā stilā un kursē 2 maršrutos – pa 1. un 3. maršrutu. Viens brauciens ilgst aptuveni 1 stundu. Tramvaja ietilpība ir 36 cilvēki un 24 cilvēki, ja mēs runājam par vagonu ar galdiņiem. Viena tramvaja īre pa Daugavpili svētkiem vai ekskursijai maksā 99,21 eiro kopā ar PVN, bet ņemot vērā šī pakalpuma pieprasījumu, ir lūgums rezervēt vagonu no vēlākā 3 diennaktis pirms izvēlētā brauciena datuma. Interese par retro tramvajiem pilsētā ir ļoti liela, tāpēc pilsētas svētku ietveros 31. maijā un 1. jūnijā tiks organizēti 4 svētku retro tramvaja reisi. Katram, kurš vēlas iegādāties vienreizēju biļeti, jau pēc mājas svētkiem būs iespēja iegādāties to autoostas kasē Viestura ielā 10. Sekojiet līdzi informācijai uzņēmuma mājaslapā satiksme.daugavpils.lv vai Daugavpils satiksme sociālo tīklu profilos.